Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās 2 dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā. Tu būsi mans gals, un es būšu tavs sākums. Grupa Finks sākums un gals ir muzikālās bankas pats sākums. Esiet sveicināti, Kaspars Mauriņš ir studijā, un Finks ir pie manis, no 3 cilvēku sastāvā. Tie galvenie laikam ir atnākuši, ne? Ko? Protams, jā. Sveiki, sveiki. Kas tad ir atnākuši? Pastāstam. Mārta ir atnākusi. Mārta ir atnākusi. Tā, kur dzied? Artis. Artis, ko dara grupā? Basģitāru. Artis bez basģitāras, bet arī atnācis. Un Uldis arī spēlēja ģitāru. Artis un Uldis arī spēlēja ģitāru. Ne bas, bet ģitāru. Ģitāru, jā. Tajā Finks grupā. Sveiki Finks studijā. Aktuālā lieta, kas saistījus ar muzikālo banku, ir vienam otru sadzirdēt. Ir tas aktuālais gabals, kas tagad arī, par kur var nobalsot topā. Un par šo dziesmu arī jūs tā kā esat atnākuši man te pastāstīt un pareklamēt, kā saka, un visus balsotājus veicināt balsot par jūsu jauno gabalu. Par ko tad tā dziesma ir un cik tad, vai tā ir sena vai jauna, un kurā albumā tā ir iekšā, un kaut kāds albums mums arī te rokās, es tev teikšu tā, ar tādu skaistu vasarīgu debesi, es teikšu. Marta pastāstīt? Var pastāstīt, jā. Marta pastāstīt.
tagad tev bija tik daudz tie jautājumi, kas... Sāc ar kuru tu gribi izvēlēties. Nu, tad es tev teikšu tā, ka šī dziesma ir iekļauta jaunākajā Finks albumā, kas ir iznācis, pagājušā gada nogalē, 2012. gada beigās. Bet tas arī bija nominēts. Jā, bija gada balvai nominēts, un mums tāds gods bija ar tik spēcīgiem konkurentiem būt vienā nominācijā. Prāta vētra un Aiša bija, un es neatceros, vēl bija... Prāta vētra savāca laurus, jā. Jā, diemžēl kaut kādā sanāca, bet pārsteigums liels, bet, ko darīt? Jā, un tad par to dziesmu vienam otru sadzirdēt. Šī dziesma šajā albumā, albums sauc Es tev teikšu tā, un šis ir tāds īpatnējs albums ar to, ka tur ir dziesmas, ko dziedu gan es, gan iepriekšējā Finks solista Gunita. Un, manuprāt, tāds pat ļoti interesants ir sanācis, jo tie, kuri varbūt domāja, ka Finks vairs neko nedara vai nedzied vai kaut ko tam, tā kā, kur tad jūs un kā tad jūs, vismaz maniem draugiem un vecākiem bija ļoti interesanti paklausīties, jums ir, jā, un šitādas tās dziesmas, un tu tā kā citādāk dziedi, un, tā kā jā, šis albums varbūt nav tāds visiem zināms un plašināms. Tagad zināsiet, ka ir tāds albums. Tagad mēs zināsim, jā, var meklēt. Jā. Mums, starp citu, arī ar visiem autogrāfiem šie te albumi šeit studijā. Kādam iespējams no jums klausītāju šodien mēs arī tādu varēsim uzdāvināt, maķinīt vēlāk. Un, jā. Tad bija jautājums, par ko ir tā dziesma. Man jau šķiet, ko tur skaidrot, par ko dziesma. Cilvēki klausās, un tad viņi arī saprot, ja uzrakstīt dziesmu, par ko neviens nesaprot, par ko viņi īsti ir, es nezinu, vai īsti jēga. Klausās un ir. Klausās un ir. Es vēl varētu pastāstīt, ka šajā albumā ir dziesmas, kas tapušas ļoti ilgā laika periodā. Man liekas, pirmās no šī albuma uz 4 debespusēm, ja nemaldos, un viena no pirmajām, kas šajā tādā ciklā tapa, tas vispār bija kaut kāds, man liekas, vēl 2007. vai 2008. gads. Tā kā, ja tā ņem, tad kaut kādu 5 gadu laikā. Un sākotnēji mēs vienkārši rakstījām sākumā bija laikam doma, ka rakstījām albumam, bet pēc tam pat īpaši tā neiespringam, un tad faktiski pagājušā gada otrā pusē tikai radās tā doma, ka vajadzētu taču to visu tā kā finalizēt un izlaist albumu, un tā bija tā viena no pēdējām dziesmām, ko mēs ielikām, ja vienam otru sadzirdēt. Tā arī bija klips, un tad tas albums arī, faktiski priekš izdošanas ļoti neveiksmīgā laikā, gada beigās, tā, kad Ziemassvētki un visu, varbūt tāpēc arī tā uzmanība tāda viņam netika tāda pievērsta, bet mums tas nebija svarīgi. Bet Finks joprojām, kā saka, eksistē un pastāv, tā ir dziesmas, un es saprotu, ka arī jūs uz to Krievu auditoriju un publikas kaut ko mēģināt arī darīties kaut kā tur. Mums ar tām Krievu dziesmām arī tā, kad ir sakrājies daudz Krievu dziesmas, ko mēs ik pa laikam kaut kā ierakstam, un tagad ir tā, kad vienā brīdī mēs sapratām, ka tās dziesmas ir tik daudz, ka viņas vajadzētu apkopot un izdot. Mums tagad ir tā, ka vajadzētu vēl 2 kaut kādas dziesmas, faktiski pabeigt. Un tad arī albums Krievu valodā būs gatavs ar tavu tikai vai līdzdalību. Tur būs arī, man liekas, Gunitas pirmsākuma dziesmas krievis, kas nav publiskotas, bet dažas, man liekas, 2. Pārējās faktiski Martas dziesmas visas iedziedāt. Skaidrs. Mūs jau vairāk interesē tās latviešu dziesmas, un vienam otru sadzirdēt, mēs tūlīt arī sadzirdēsim etrā. Bet manu nepazīst, tu mani neklaus.
sadzirdējām. Vienam otru. Marta ir vainīga ar austiņām. Par visu, tikai ne mūziku. Jā, Marta ir austiņas uzlikusi un ir labi. Tu tagad sevi dzirdi labi. Jā. Tā, Finks ir studijā, un Marta ir tā, kura piedalīsies spēlē par visu tikai ne mūziku. Man ir vajadzīgs kāds klausītājs zvans, tālrunis studijā 67-211-318. Noteikums sekojoši 5 jautājumi, vienkārši, manuprāt, jautājumi. Visas atbildes nesāksies ar burtu F, bet gan ar burtu G. Kā tev patīk, Marta, burts G? Burtam nav nevainas. Burtam nav nevainas. Nu jā, daudz vārdu ir uz G. Paldies Dievam. Mēģināsim, un balvā man būs suvenīru komplektiņš no Tallink. Tur dažādas tādas garšīgas arī lietas. Kas mums ir sazvanījis? Zigrīda. Gribat paspēlēt spēli? Varētu mēģināt. Noteikumi apmēram zinām, vai paskaidrot vēlreiz? Apmēram zinām. Tad sākas ar burtu G. Jā, tā atbilde pareizā. Un principā jau, ja es lasu jautājumu, man jau ir skaidra atbilde. Jūs jau varat teikt to pareizo atbildi jau. Kliegt pa virsu. Kurš pirmais izkliedz, kurš pirmais pasaka atbildi vai jautājumu laikā vai pēc jautājuma, tas dabū punktu. Un kuram vairāk punkti, tas arī dabū balvu. Jā. Skaidrs, jā? Tā, pirmais jautājums. Ložņājošs ķirbju dzimtas augs. Gurķis. Pareizi. Marta, tā. Es kaut kā vairāk uz dzīvnieku līdzos. Tā zināmies, kas mums aizmirst, kā sauc? Zigrīda, jā, jāpierakst Zigrīda. Jā, Zigrīda ir uz burta G. Zezē. Jā. Gigrīda. Labi, Zigrīda un Marta. Saņemies otrs jautājums. Latvijā garākā upe? Gauja. Martai bija ātrāk, tad pa vienam punktam katrai. Kā senajā Romā sauca personas, kas iesaistījās cīņā par nāvi? Gladiatori. Zigrīda, jūs vēl laikam zinājāt, ko? Jā, bet jā, Marta bija ātrāk. Es esmu Rasels Kraus tāds. Tā, vēl 2 jautājumi. Tātad jautājums numur 4. Lielākā sala pasaulē? Grenlande. Jā. Super, Marta. Atrodas aiz Ziemeļpolārā loka, starp citu. Zigrīda, vēl pēdējais jautājums. Cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa daļa? Galva. Kurā atrodas vairums māņu orgānu? Ļoti elementāri jautājumi, bet es tā skatos, ka Martai tomēr veicās labāk, bet varbūt, Zigrīda, mēs jums varētu uzdāvināt ar autogrāfiem tad no grupas Finks viņu albumu. Es tev teikšu tā. Ļoti labi. Zigrīda, palieciet pie klausulas savukārt. Marta, es tev apsveicu Finks ar uzvaru šajā te spēlē par visu. Zigrīdu ar Finks albumu iegūšanu. Urā! Jā. Paldies! Vēja nav, tevis nav, lietus līdz. Rēta sāp, rētas deg, rētas zīt. Bet tas nav nekas nereāls. Bet tas nav nekas nāvīgi tāls. Vakar viss bija viens un tas pats. Bet man ir tagad vēl trešā acs. Un es redzu, kas neredzams. Un es dzirdu, kas nedzirdams. Mīli mani, mīli mani, mīli mani tādu, lai es būtu pats. Mana trešā acs. Mīli mani, mīli mani, mīli mani tādu, kāds nekad es nevarēšu būt. Mani
Un nezinu, vai arī Marta mums te ar kaut kādu trešo aci, bet, viņa gudra meitene izrādās tā. Jā, Ne tikai labi dzied, bet arī gudra arī. Uz to gā man labi. Uz to gā. Tev ar to gā labi viss sanāk. Nu, ko, Finks, redzi, kā raidījums ir gandrīz jau izskanējis. Nu, vēl tad jums tagad jāaicina visus, lai balso. Par ko jābalso ir? Nu, par to dziesmu vienam otru sadzirdēt, jābalso. Vajadzētu, Nē, nu, zini, kā ir ar to balsošanu. Man jau liekas, ka mūzika vispār un tāda vispār māksla, jā, vizuālā vai teātra, vienalga. Man tā bišķiņ jocīgi liekas, zini, ka citreiz tās vēstules sūta un tā, lūdzu, par to manu kaķi vai par to manu bēbi vai par to manu bērnu vai kaut ko. Liekas, ja patīk, mēs tikai priecāsimies, ja būs tā balss. Ja nē, tad atdodiet kādam citam, bet atdodiet. Vajag to mūziku atbalstīt, vispār latviešu mūziku vajag atbalstīt. Citiem jau it kā vairāk vajag nekā mums, man liekas. Tad, kas tas tāds ir? Grupām. Kāpēc? Jauniešiem, kas tas tagad tāds bija? Ir profesionālie mūziķi. Tā man izslēgt Uldu mikrofonu. Es domāju, ka šeit ir mazliet problēmas ar pašvērtējumu, bet tas nekas, tas viss ir labojams. Bet kāds... Jo es Uldu mikrofonu varu izslēgt. Man nav tik traki, viņš varbūt tā domā, bet es negribu tā plintu mest krūmos. Es domāju, ka jaunieši ir daudz aktīvāki, viņi arī parūpēsies par tām savām balsīm. Kas attiec uz tādiem salīdzinoši veterāniem kā mēs priecāsimies, ja patīk tiešām nobalsojiet. Ja nē, tad meklējiet kaut ko labāku vai kaut ko sirdī tiekamāku. Bet ja gadījumā gribas vēl kaut ko bišķiņ noklausīties vispār no Finks mūzikas vecvaidzināta atmiņā kaut ko vai kāda saka, ka šitā pa dziesmu tās vecās, tās bija tās, jā. Tad var ieiet arī draugos mūzikas sadaļā, ir Finks tur. Var paklausīties mūziku, var arī vēstulīt kādu uzrakstīt, var arī uzzināt informāciju, kur tos diskus var nopirkt. Tā kā draugos jūs var meklēt. Jā, var meklēt, un galvenais jau varat klausītāji ir tas rādītājs. Ja kādam patiks, tad arī būs tās jaunās dziesmas, un būs tā kā, būs jaunas lietas. Bet es saprotu, ka jūs arī nekur netaisties pazust, jums tāds hobija līmenī arī turpināsiet darboties, un kā saka, tas jums pašiem patīk, un jūs to darīsiet. Mums pašiem patīk, mēs to darām, kad ir iedvesma, kad ir. Jā, ka pavasaris ir un ka būs atkal mūza atlidos, tad atkal būs. Un mēs tā šausmīgi neraujamies, un no rīta līdz vakaram nemēģinām, mēs tādu vieglu, kā saka, mums tāds viegli pieeja tam visam ir, bet es domāju, tāpēc arī mēs tā jauki varam arī redzēt, dziesma ir un atkal kādam par prieku. Viss notiek. Jā, tā kā prieks, ja patīk. Finks, paldies, ka atnācāt. Artis gan īrmulēks neko nepateica. Arti, tu vari pasveicāt mammu un tēti. Nē, es labprāt vēl izteiktos. Es gribētu tiešām pasveicināt savu mammu, tāpēc, ka viņai šodien dzimšanas diena. Urā! Kā viņu sauc? Mārīte. Mārīte. Jā, viņai nesen bija vārdiena, bet šodien ir dzimšanas diena. Ko tu Mārītei novēlēsi? Visu to labāko. Veselību. Ulda mammai sveiciens, Finks, paldies, ka atnācāt, un gan jau, ka tiksimies vēl kādreiz, varbūt uz vēl kādu spēli. Noteikti. Atā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās 2 dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsēta.